Nu, heisā. Šodien sestdieniņa ir vakariņš jau. Ko es esmu paspējis izdarīt. Pa šodien šito saskrūvēju un pārējās skrūvas te saskrūvēju. Cik vajadzēja. Un tagad man te šitien rekurs aizgāja pēc gofras. Viena gofra būs laikam šitām kabelim lielajām. Šitais lielais kabelis būs priekš siltumsūkja. Un jāizvelk viņš te kaut kur. Šitien jāizņem ārā laikam un jāizver lielāk caurumu. Un tad jāizvelk vēl vienreiz. Šitais tas grūtākais, tā siena paliksies man te. Šitien jāsabildē, viss ir, cik tur man tie vadi iet, kur. Un tā otra gofra ir saules paneļu vadiem laikam kaut kad, ja nākotnē es tur likšu viņus. Es paņemšu kaut kur no šejienes, kaut kur izvilku šitien to gofru un uz šito te skapi sadalni. Tīri tukšu aizvilkšu viņu, lai pēc tam var izvilkt kādu vadu, ja vajag. Tā. Pagaidām tik daudz. Jā, šitā siena tāda grūtākā laikam būs man palikusi. Un pēc tam jāsaskrūvē vēl te pa virs tās loksnes. Šito laikam domāju to loksnes skrūvēt, lai būtu kur ieskrūvēt vaigu kāpnei, pie sienas. Lai nav tajā kokšķiedrā, kur ir mīksta diezgan tāda. Nesaturēs tur neko, tāpēc vajag aizmugurītē kaut kādu plātņu materiālu. Kaut kā. Ne visu, bet tā pa daļām laikam kaut kur. Tā. Varbūt arī te vēl bišķiņ, ja man būs kaut ko. Man te vēl saplāksnīts ir 12. Kāds no vecajiem laikiem. 15. arī laikam, vai 18. Kaut ko tur jāsaskrūvē tādus, lai būtu saturiņš. Un tad jau laikam varēs vainām šūt ciet. Vienīgais, es nezinu, vai varbūt jāpārtais bišķiņ būs šitien te, kur man tas zemējums nāk iekšā, kur es biju tur pie loga ieracis un aizvilcis. Es tur sāku domāt, ka mušku te vajadzētu čikts tā taisni izrakt ārā tur un te pa taisno tā. Jo es domāju vēl te ielikt, kur man te palika, tādu 70 iet strubu izlaist arī tam solārajam panelim, tur, lai viņi var pēc tam izvilkt šitien pa šejienu. Sapūst tur ar putām pilnu viņu. Kaut kur man viņa te bija tā truba. Sapūst ar putām, tad, ka vajadzēs tad izgriezt tās putas ārā un izvilkt. Caur sienu vienkārši tur. Tur, lai viņš stāv tāda. Tas tā īsumā. Jāizvelk ārā tas kabelis lielais. Resnais kabelis. Šo kabeli es nogriezu no tā, kas palika pāri. Reāli nevajadzēja tik resnu, bet par cik man te palikās pāri, lai nav jāpērk atsevišķi jauns, tad izlaidīšu šito kārtīgi. Jāatbun ārā vēl tāds sīkumiņš. Višķi sanāks overkill, bet tas nekas. Baigi viegli nebija. Tā. Jāizvarbj. Ursim kaut kur šitā. Laikā. Labi, tas ir. Gofrinieku iekšā. Laikam šitais sarkanais būs pa garu, man liekas. Varētu piestiprināt kaut kur un kaut kur te laist ārā vienkārši to. Tas nozīmē kaut kur. Šiti garu mums vajadzētu. Kā tā uzmanīgi, jāpārgriež. Un šo otru pusi varēs laist kā otru. To vienkārši
Un šito. Kur šitā droši vien? Tīri tāds kanāliņš, lai ir ko atvilkt, lai nav te viss jājauc ārā pēc tam. Jā, nu kas, baigi netraucēs, ja arī netiks izmantots. Jā. Tā, ko lai pieskrūvē, bārdaks. Baigi smuku tur nevajag. Pat nebūs redzams nekas. Jā, vēl vien varbūt varētu. Drātiņu arī jāizvelk, lai pēc tam var izvilkt ar to drātiņu. Nu, caur to trubu. Šādien laikam pietiksies. Jau tāds vēls paliek. Tā jau rītā. Tā. Tā, es tev uztaisījis šitādu loksni, ko mēs skrūvēsim klāt. Re, kur skrūvs sagatavots viss. Apakšā šitie speiserīši tādi. Un jāmačī klāt. Sagatavots viss it kā ir. Te mēs liksim klāt. Tā labi būs laikam. Redz, kāds te ir veidojams. Kā mēs te pagājušajā nedēļā pērāmies. Bija normāli uzlīs un atkusis. Šī te normāla vilka man viss pļurā. Kaut kas jādomā to ceļu. Kaut kas jāuzber un višķiņ jāpieriktē, lai nav tāda pļura pa virsu. Kaut grantīti vai akmeņus vajadzētu uzbērt. Vai kaut kāds saturs ir. Reku šīdien sākumā ieskrējos tur pa to pļāviņu. Brauc, domāju, te tā braukšu un tur caur to gravu tā ieskrējienā aizbraukšu, bet te tā brauc, tā sagriez stūri un šīdien gandrīz aizgāja. Bet, nu jā, apstājos un kā kaut ko mēģināju izbraukt tā arvien dziļāk te.
slīdēja, un tāpēc fāterbrauc palīgā saukt. Gāja drīzāk. Jā, tā mēs te mēģinājām tikt ārā. Ai, kā negribās šito man darīt. Šīreiz tas to zemējumu mēs pāraksim bišķi. Re, kur viņš te nāk man iekšā mājā. Te jāatrok vaļā, tur jāatvieno, tad tur tālāk jāpievienojās tāpatās klāt. Te jāatrod kaut kādu šuīt tam puķikam, kur viņš ir. Jā, es domā, ka ir. Baterija ārtūjūt beigsies droši vien. Man tur lādējās. Tur pagaidām ir atslēgta elektrība laikam. Daļ tā pieslēguma kaut kad nākamnedēļ iespējams, nezinu, iespējams. Viņi tur slēgs savu trešo fāzi. Tāpēc laikam nav, tāpēc man tur jāiet tālāk lādēt. Kā tā. Nebija tik grāki. Bišķi paraku. Re, kur jau ir gals mums. Grūti saprast, laikam. Šitais te bumbuls jāatgriež vaļā, ja jūs tur atceraties. Vai neatcerēties, laikam nefilmēju to tieši. Tās atgriezīsim un tur tāds savienojumiņš. Tad jāatskrūvē. Tā, šitais ir. Jābēģina atskrūvēt. Es tik nezinu, vai šitā 13 atslēdziņa derēs. Un der. Super. Kaut kā jārauj ārā laikam. Tā, šitais mums ir. Šitais mums ir un mēģinām raut ārā, ne? Lai nav jārot baigi. Tā. Tas ir, un vēl otrs. Otrs ir tam, kas tas bija? Tas bija kompresors. Kompresors, viņš tagad ir maliņi, bija ierakts.
Jā, nebija tik raki nemaz. Tāda melnzem irdena diezgan viegli rokās. Tev pavelk ārā ar roku. Norma. Nav tik liels kroņirbs man. Tā jau varētu izurbt. Kaut kā izgriezīsim gan jau. Kaut kā jānostiprina viņa arī tur. Šodien it kā normāls laiciņš, bet baies vērš. Domāju, parakte, čilā. Baies vērš, tagad varbūt biki labāk, bet tāds skāps augsts vērš. Te laikam jāpabeidz. Tā, rekur šiten jāpabeidz, bet to galu es laikam aptuveni arī tur varētu to kompresoru rakt iekšā, te tāda apaļa galviena tāda nāks iekšā. Un tad rekur tā šļauka, kas tur ir. Šitā šļauka gan jau, kad te ir jānomaina uz garāku un jāizvelk uz turien. Te viņš tur to gaisu pa šajien dod tām baktērijām, lai ir kur dzīvoties. Jā, bišķiņ jāpiegrāb te. Baigais tāds vējš neforši.